Zāļu tirdziņš, ielīgošanas koncerts un kopīga līgošana gada īsākajā naktī. Tāds svētku scenārijs Skandavā ir mūsdienās, bet gados vecākajiem ļaudīm prātā nāk laiks, kad līgo vakars nebija svētku sarakstā, tomēr svinēts vienmēr. Jāņos jau te vienmēr Ozolājos bija savi kādreiz veci Ozolājai, tur bija Abaumālā tālāk tur projām. Ozolājos jau vienmēr bijis Jāņu, arī ne Ozolājos, kā kalnā, tur Senčpils kalnā, tur bija, saka, svinēci, vienmēr jau svinēci. Un neatkarīgi no tā, zem kādu nosaukumu balli 23. jūnijā sarīkota, galdā vienmēr tika celti pīrāgi, siers un alus. Šīs tradīcijas nemainīgas ir arī mūsdienās. Ir tā, ka pa pusē šašlikties pats satājas un pīrāgs ar pat izcepu. Sieri vienīgais veikalā te nopērk. Tā. Tomēr nevienmēr tam jābūt ierastajam ķimeņu sieram. Rozā, alus kauls. Alu un sieru? Tikai kazas sieru? Tikai kazas sieru. Un kā tad ir kazas siers ar alu? Tikpat labi kā ķimeņu siers? Ļoti garšīgs, tad citu. Mums pat ir speciāli izgudrots siers, priekš alus speciāli, ko liek klāt ar 5 veidu pipariem. Un kas tad ir šodienas, teiksim tā, Jāņu neatņemama sastāvdaļa? Kam tur noteikti ir jābūt? Jāņu dziesmām, Jāņu sieram, pīrāgiem. Vai tad pati arī zina no galvas kādu Jāņu dziesmu? Jā. Piemēram? Sitjānīt varabungas. Nezinu, kādu vēl. Ļoti daudz dziesmas mēs vispār kopā dziedam ar ansamblu un tā. Tradīcijas nemainās, un arī šogad līgo vakarā apdarījuši steidzamos darbiņus vairums līgotāju pulcējas Skandavas Ozolājos. Patiesībā tā dzīve ir viena steiga, bet ir labi, ja māk salikt visu to pa plauktiņiem un, ja izdodās tā, labi visu izdarīt, ar mīlestību, protams. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.